Slava dzīvajam, patiesajam Dievam, kurš ir reāls mūsu dzīvē, ka mēs varam paļauties visās lietās uz viņu, un mēs nekad nepaliekam kaunā. Viņš runā mūsu sirdīs, viņš runā mūsu dzīvēs. Ar viņu nav kopā ejot ar Jēzu Kristu, mūsu dzīvēs nav neiespējams lietas. Mēs varam sasniegt savus sapņus un savus mērķus, un var izmainīties visi mūsu dzīve. Kopā ar Jēzu Kristu mēs iegūstam piepildījumu savā sirdī, un tā tukšā vieta, kas ir mūsos, tas tukšums, kas mūsos piepildās ar pilnību, ar gaismu, ar prieku, ar mieru, ar mīlestību, ar patiesību, ar taisnību. Viņš vada mūs savā patiesībā. Halleluja! Un šodien man ir vārds priekš tevis, vārds no Dieva, vārds, kas ir nācis no debesīm. Halleluja! Un Dieva vārdā teica, no ticības taisnais dzīvos. No ticības taisnais dzīvos. Tava ticība atver durvis Dievam, vai tava ticība atver durvis vēlnam. Kam tu tici? Ja tu tici horoskopiem, tavā dzīvē atverās durvis vēlnam. Ja tu tici Dievam, ja tu tici Jēzum Kristum, atverās durvis Jēzum Kristum. Viņš klauja pie mūsu sirds durvīm. Viņš klauja pie mūsu sirds durvīm. Un katrs, kas atver sirds durvis, viņš ienāk un ņem mājvietu un dzīvo mūsu sirdīs. Un mūsu dzīves izmainās. Un mēs kļūstam laimīgi. Es zinu, ir kristieši apkārt, kuri tic, ka Dievs ir kā tiesnesis. Ka Dievs ir principā kā slepkava. Ja? Bībelē teica, vēlns ir nācis, lai zaktu, nokautu un nomaitātu. Bet ir cilvēki, ir kristieši, kuri tic, ka Dievs ir kā tiesasis, ja, kas nāk, un ja viņi izdara kādu nepareizu soli, ja viņi spēr kādu nepareizu soli, tad Dievs nāk un tiesā viņus. Un viņi var teikt, dzīvo, es nezinu, vienās bailēs. Kā viens brālis smējās, viņš teica, ka daudzi tic, ka Dieva eņģelis stāv blakus ar zobenu, un līdz ko tu spēr kādu nepareizu soli, tā Dieva eņģelis nocēr tev galvu. Ja? Nu, tas tā ironiski teikts. bet fakts ir tāds, ka daudz kristieši tic tam, ka slimības ir no Dieva, un ka Dievs pārbauda slimībām, ka Dievs pārbauda ar sērgām. Bet kāpēc tad Jēzus nāca šeit ar zemes un dziedināja? Tad Jēzum nevajadzēja nākt šeit ar zemes un dziedināt. Tad nevajadzēja Jēzum nākt un atbrīvot cilvēkus no ļauniem gariem un izmainīt dzīves. Tas nozīmē to, ka katra cilvēka dzīvē Dieva griba ir, lai mēs dzīvotu slimībās, lai mēs dzīvotu sērgās. Mūsu ticība nosaka, kā mēs dzīvosim. Mūsu ticība, kam mēs ticam. Vai mēs ticam Dieva vārdam, kad Jēzus ir nācis mūs dziedināt, kad Jēzus ir nācis mūs atbrīvot, vai mēs ticam, kad slimības ir kā Dieva pārbaudības mūsu dzīvēs. Cik mēs esam viņam uzticami? Kam tu tici šodien? Kam tu tici šodien? Es ticu Jēzum Kristum. Un esmu ievērojis to, ka tam, kam Dieva bērni tic, notiek arī viņa dzīvēs. Ja viņi tic, ka līdz ko viņi spērs kādu nepareizu soli, Dievs viņus sodīs, viņiem dzīvē arī tas notiek. Līdz ko viņi spēr kādu nepareizu soli, notiek nelaimes viņa dzīvē, tāpēc, ka viņi tic šīm lietām. Un nevienmēr tur ir Dievs, un nevienmēr tur ir Jēzus. Jo vēlns staigā apkārt. Bībelē teica, kā rūkdams lava, un viņš skatās, ko viņš var aprīt. Un pirmām kārtām viņš nāk mūsu dzīvē ar meliem, viņš ir melis un melu tēvs. Un viņš nevēlas, lai tu saņemtu tās svētības no debesīm. Viņš nevēlas, lai tu dzīvotu pilnvērtīgu dzīvi. Viņš nevēlas, lai tu dzīvotu svētīgu dzīvi. Un nāk un iestāst tavā dzīvē daudz dažādas muļķības, lai tu tam noticētu, lai tu tam sekot. Un tu svēti tic, ka tas viss nāk no Dieva, ka tas viss nāk no Jēzus. Kā es savā, kā lai pasaka, kas dzīvo Jaunzemēs, Ainažos, tas kaut kādā laikā, kad es pavadīju tur bērnu gaitas, ja, savu bērnību pavadīju šajā vietā, Ainažos, tāds viesiņš Jaunzemes, un
Un tad tur cilvēki, ja kaut kas ļauns notiek, viņi vienmēr teica, tie Dieva darbi, tie Dieva darbi. Tie nav nekādi Dieva darbi. Tie nav nekādi Dieva darbi. Nekad Dievs nenāk ar ļaunumu. Un nevis tad, kad kaut kas notiek ļauns, tas ir Dieva darbs. Tas ir velna darbs. Velns nāc, lai zaktu, nokautu un nomaitātu. Cilvēki vienmēr aizmirst, kad ir otrā puse. Un visur tiek vainots Dievs. Es Dievu esmu iepazinis kā mīlošu tēvu, kā glābēju, kas tur manu roku, kas piedod visus manus grēkus un kas dziedē visas manas vainas, kas iepriecina katru rītu mani, kas vada manu dienu, kas sūta savu eņģeli, lai pasargātu ne tikai mani, bet visu manu ģimeni. Es ticu Dievam, es ticu Jēzum, ka viņš ir mans aizstāvis, kad svētais gars ir mans aizstāvis. Un viņš var būt arī tavs aizstāvis, ja tu to pieņemsi. Un neticēsi meliem, bet ticēsi patiesībai. Nestaigās paštaisnībā, bet ieskatīsies Bībelē Dieva vārdā. Ieskatīsies Dieva vārdā, kur runā Bībele. Es ticu Dievam, ka Dievs ir nācis tevi svētīt no ticības taisnais dzīvos. Tava ticība atver durvis Dievam. Tava ticība atver durvis, var atvērt durvis arī velnam tavā dzīvē, ja tu ticēsi nepareizām lietām. Lasi Bībeles. Atceros, kāds brālis teica, Arman, tu esi tāds optimists. Bet tad, kad es lasu Bībeli, es kļūstu par optimistu. Es vairs nekļūstu par pesimistu, bet es kļūstu par optimistu. Halleluja! No ticības taisnais dzīves, tava ticība. Kam tu tici šodien? Kam tu tici šodien? Tāds ir mans jautājums. Tici uz Jēzu Kristu. Netici meliem. No Dieva nāk viss labas dāvanas. Pie viņa nav pārmaiņu ēnas. No gaismas tēva nāk visas labas dāvanas. Halleluja! Viņš ir labs tētiņš. Viņš ir labs tētiņš. Viņš ir mūsu aba tēvs. Un mēs ticam un paļaujamies uz viņu visās lietās. Halleluja!